Es esmu Renārs Šliseris, es pieteicies šī pasākuma Ermenītes 2011, 8. laikam, jā, pēc kārtas. Es piedalījies laikam pirmo reizi pirms 8 gadiem, pirmajā pasākumā, dabūju man kāds 2. vietu vai 3. ne 2. liekas. Un tad es piedalījos arī nākamgad, kas arī dabūju 2. vietas, kaut kas tam līdzīgi, jā. Un šogad mēģinājums ir kā uzvarēt, kā vajadzētu uz Eģipti aizbraukt. Augsts, ziema, tojās, tā gribās kaut ko siltāk. Mēs šo konkursu organizējām 8. reizi. Un tas ir vajadzīgs vienkārši tāpēc, ka katru gadu pirmo reizi mēs to norganizējām, tāpēc, ka likās, ka tas varētu būt jautri. Un pēc tam katru nākošo gadu paši dalībnieki, Bruno bāra apmeklētāji vienkārši pieprasīja. Un šogad bija tā, ka mēs domājam, vai tiešām tas ir vajadzīgs. Un nāca un cilvēki prasīja un tiešām izdarīja spiedienu uz mums, un mums nebija citu variantu, mums bija jāorganizē. 2, 1, aiziet! Jūtam līdz savējiem, redzat jau taktiku, tiek iestrināts koņis un iedzēts laiks plēša alos. Lielākā uzmanība ir uz Gunteru, pagājušā gada čempionu, kurš starp citu šiem visiem mētājiem ir uzvarētājs līdz šim. Lielākā pieredze un lūdzu, viņš ļoti pārliecinoši. Prese, es redzu, ka arī ļoti interesējās par šo pasākumu, kaut kas nebijis ļoti interesants skats būtu jā, tieši no šīs pozīcijas. Tas ir ritmiskais kausu skaits un tās pubilas un zibošās rokas. Ir cilvēki, kas vēl lieto dakšiņas skats. Trešā dalība atnes viņam testā. Tu zini, kas tev tā Ēģipte. Tev viss, tev meitenes, tev kauskaus, tev lidmašīnu šanošais, tev viss. Es gribu uz Ēģipti. Jā, es gribu uz Ēģipti. Tāpēc... Cik reizes tu piedalījies? 3 reizes. Šitā 3. reize. Tu es vienmēr bijis 2. 2. vienmēr bijis. vienmēr esi jau čempions. Es vienkārši tā kā olimpiskajā čempionātā vienkārši piedalos daudz reizes, kamēr dabūju to. Bet pagāja ļoti ilgs laiks, man bija pīpaus 6 gadi. Tā kā, pēc 6 gadu pīpaus tomēr iespējams kaut ko izdarīt. Tā vai? Tev negribas, tu esi paēdis kārtīgi šito te? Es parasti apēdu vēl 2 tādus. Tu esi gatavs arī tagad vēl? Jā. Tu principā esi uzstādījis rekordu? Principā es ēdu, es mājās ēdi neturu vienkārši, jo es visu apēdu. Es vienkārši nopērku, jā, tik daudz apēdu. Un tāpēc, pateikt. Renār, mēs tev apsveicam. Jā, jau 8. gadu gan šīs nemainīgās porcijas, gan šie nemainīgi avantūriskie vīri, gan nemainīgi Bruno bāzes, gan arī Ālas un es arī kā vadītājs Mārcis 8. gadu pēc kārtas pulcējamies uz Cukstubiņa ātrēšanu sacensībām. Par to svaru es stāstīju. Cilvēkam jānāk apmēram kilograms, tas ir vārēna porcija un alus. Un tas jauninājums šogad, par ko dažs varētu varbūt sūdzēties, teikt, ka tur nebija godīgi, tas alus nav jāizdzer pilnībā. Tas tāda niansība, bet ziniet, pirmās vietas izdzer visas salu godam, un tā kā labie rezultāti šogad arī ir aizstāvēti, un šī, jāsaka, vecā Ērmanīša titula štelīte ir aizstāvēta arī šogad. Ko es jums varu ieteikt? Caur visiem krīzes un caur visiem trekniem gadiem šī tradīcija ir izgājusi cauri vienkārši perfekti. Dalībnieki mums netrūkst, sponsori mums arī ir, sūciņi sev, kartupeļu gruvā ir, viņi ir, mēs uzcupam un cilvēki ir ļoti laimīgi. Un šokar arī Bruno bārs pulcē visus dziesmu, latviešu mūzikas cienītājus, alus baudītājus, aicinam arī jūs. Kā šī reize salīdzinot ar pirmo reizi, ar ko atšķirās? Aizvien civilizētāk. Pirmajā reizē bija arī grūtāk tikt galā, vai ne? Pirmā reize neatkārtojam, tāpatās kā jebkuram cilvēkam ir pirmā reize kādreiz bijusi. Jā, bet pirmās sacensībās tās porcijas nebija mazākas. Porcija bija dubultā un alus bija litrs, kas bija viens no vismagākajiem punktiem, kas šoreiz tika izņemts ārā. Tieši otrā, tad tagad ir vieglāk.
nav vieglāk, jo būtībā alus tas ir alkohols, un to nevajadzētu tā kā ar varu spiest. Kā jums šitie ēdāji šoreiz likās? Bija pārsteigums kāds arī? Te jau būtība nav pašā ēšanā un tajā stilbiņā, te ir būtība cilvēkus, teiksim tā, to Latviju kaut kā ievilkt Liepājā iekšā. Jo būtībā, ja mēs skatāmies, kas tur piedalījās, tur jau var teikt, tā Latvija plaši pārstāvēt.